Tu uzaudz apkārt konkrētiem cilvēkiem, un vienā dienā atnāk apskaidrība, ka tu viņus līdz galam nemaz nepazīsti. Jānis Kalniņš, Ugāles mācītājs, uzņēmējs, orķestrants, bet mana pirmā atmiņa ar viņu ir Velnu tango deju uz skatuves teātra izrādē. Nu tad šodien, kopā ar Līvu un Karlīnu, iepazīsim viņu tuvāk. Sveiks, klausītāji! Šeit raidieraksts tepat, kurā mēs, Karlīna, Dārta un Līva, dosimies piedzīvojumā kopā iepazīstot iedvesmojošus cilvēkus. Un kā izrādās, viņi ir tepat starp mums. Ir ceturtdienas rīts. Ap pulksteni 11:20 mēs ar Karlīnu izkāpjam Ugālē, kur Līva mūs sagaida, jo ieradusies no Ventspils jau pusstundu agrāk. Tagad tad visi satikušās gaidam Kalniņu. Laikapstākļi ir drūmi, bet vismaz bez nokrišņiem. Karlīnai tie atgādina Poliju. Ilgi mums vairs nav jāgaida. Kamēr apstāstu meitenēm, kas mums te apkārt atrodas, Jānis jau ir klāt, un mēs esam ceļā uz viņa darbnīcu. Sveicināti! Pa ceļam pastāstam nedaudz par sevi un šo mūsu projektu. Pārunājam šīs dienas plānu un arī to, ko es dzīvē daru, ko viņš, arī ko mana mamma un kā viņa ilgu laiku nav satikta. Teātrī vairs nē, tad jau... Es teātrī vairs nē, jo viņa baznīcā joprojām neiet. Jā. Saskars punktu vairs tāpat kā nav. Te nu arī esam. Mācītāja mūža, ērģeļbūves un klavieru darbnīca. Ieejam iekšā un pirmais, ko jūtam, ir koka un zāģu skaidu smarža un mājīgs siltums. Ievērojam vecas grāmatas augstu uz plaukta, blakus tām arī radioaparāts. Noliekam jakas un tad nu laiks doties dziļāk darbnīcā. Tur jau 3 cilvēki nopietni strādā, katrs pie savām klavieru detaļām. Pulē, tīra un mēra. Mēs tik sakojam līdzi, vērojot visu apkārt notiekošo un mēģinot saprast, kas ir kas. Ziniet, kam ir jābūt, lai instrumentu drīkstētu saukt par klavierēm? Nu? Viņām ir jābūt stīgām. Viena lieta, ko ļoti ātri sapratām, ir, ka Kalniņš ir cilvēks enciklopēdija. Tāpēc kopā ar interviju ieguvām arī nelielu vēstures stundu. Jutāmies gluži kā skolā, runājot par visu zem saules. Mērfija likumu, ko var saukt par klavierēm, kas ir absolūtā dzirde, par klavieru būvētāju vēsturi ap Latviju, nu, vismaz to, kuru klavieres nonākuši tieši pie viņa, par valodas dekonstrukciju, ķenzi un mērnieku laikiem, PVN un nodokļiem, mazajiem biznesiem un to problēmām, dažādu mūziķu vēsturēm un arī par postmodernismu. Postmodernismu galvenais raksturo, jebkuru laikmeta galvenā virzība ir attieksme. Postmodernisma pamatpostulāts ir, ka neeksistē patiesība, objektīva. Un jebkura patiesība ir sociāla konstrukcija, lai uzturētu varu vai vēl kaut kādu personisku iemeslu. Bet mēs šeit nebijām tikai, lai noskaidrotu interesantus faktus. Mēs gribējām noskaidrot vairāk par viņu pašu. Tāpēc raiti sakojām viņam līdzi un uzdevām savus jautājumus, sākot no pašiem aizsākumiem, kad viņš 1982. gadā uzsāka nodarboties ar šo savu sirdslietu – ērģeļbūvi. Bet darbnīca Ugālē tika atvērta tikai 10 gadus vēlāk. 91. gada 19. decembrī atvācos uz Ugālu un 92. gada aprīlī piereģistrēju uzņēmumu. Un kas jūs atved uz Ugāli? Autobus. Bet kāpēc tieši tajā autobusā kāpāt? Miniet 3 reizes. Atbilde – Ugāli viņu piesaistīja mūsu ērģeļu dēļ, kuras ir Baltijā vecākās ērģeles un vienīgās Latvijā, kuras saglabājušās no baroka laikiem. Un darbs ne ar klavierēm, ne ar ērģelēm nav viegls. Ar tik daudz sīkām detaļām un variācijām vienmēr ir sevi jāpilnveido. Pat ar gadu pieredzi viss nav tādas pārbaudītas lietas, katra klaviera atšķirīga noteikti. Ne, nu, ar to šitas darbs ir vismaz man interesants, ja? Kā mans skolotājs man teica, ka
pat ar klavierēm. Viņš man gan toreiz teica, ka var kļūt par meistaru 2 gados. Es saku, tā nav taisnība. Tas varbūt bija padomu laikos. Jo vispār mūzikas instrumentu būve ir tik liela un tik plaša, tik milzīgi plaša tā visa tā nozare, ja, ka te tu visu mūžu mācies. Un pie ērģeliem jau vispār skaidrs. Ja, tur ir... Ir vienmēr kādas jaunas lietas un jauni veidi, kā kaut ko izdarīt. Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Jā, un par muļķi tik un tā nomirs. Tā ir. Var teikt, ka zināšanas ir sfēra. Iedomājies, aplis, ja? Tas, kas ir iekšpusē, tās ir tavs zināšanas. Un jo lielāks aplis, jo vairāk tev zināšanas, jo garāk ir riņķa līnija. Un tas, kas ir aiz apļa, nezināmais, paliek aizvien vairāk. Ap 12:00 bija laiks doties pusdienot. Arī mēs tikām uzaicināts. Šodien uztaisītais mūs ļoti uzrunāja. Labi. Man ir pupiņu zupa. Lieliski. Ēdīsiet? Jā. Un nekur tālu nebija jādodas. Tikai pāri iebraucamajam ceļam uz pretējo māju. Izgājām cauri vairākām durvīm, līdz nonācām gaišā priekštelpā. Pa labi virtuve un dzīvojamās istabas, pa kreisi telpa ar vairākiem skapjiem un sekcijām, pilnām ar gadiem mīlētām grāmatām un platēm. Priekštelpā mūs sagaidīja vairāk mājdzīvnieki, un varbūt tā negaidīti viņām, arī viņa sieva Silvija un viena no 7 meitām Liene. Bet mēs ieguvām iespēju dzirdēt stāstu no vairākiem avotiem. Mēs 3 un Kalniņš sēdējām ap galdu. Silvija tepat blakus krēslā. Viņai apkārt piebiedrojās arī 3 no 4 mājas kaķiem. Tad mēs gribējām uzzināt vairāk par viņu pirmsākumiem. Jūs iepazināties tādēļ, ka jūs būvējāt ērģeles? Var tā teikt? Jā, un es spēlēju baznīcā. Dievkalpojumus jau no 15 gadu vecuma. Jā. Tad vēl bija padomu laiki. Nu jā, un tad mēs spēlējām ar mācītāju meitu vienu dievkalpojumu, svētku dievkalpojumu. Tad pēkšņi ieradās viens garš jauneklis no ērģeļa aizmugurs un sāka nelabā balsī brēkt. Nu tādu gluži nebija. Kā var uz kaut kā tik drausmīgi spēlēt? Viņi iepazinās Jelgavā, kad Jānis, gribot tikt pie ērģelēm, ienāca baznīcā, kur spēlēja tieši Silvija. Abas tā neko, bet tā viena bija pavisam tā neko, saproties, pilnīgi bez kosmētikas. Un tā kā, tad es uz viņu skatu, šitā man derētu par sievu, un tā bija Silvija. Viņi to nesaukt par mīlestību no pirmā acu skatiena. Visa pirmsākumos bija ļoti cieša draudzība, kas neiztika bez savām intrigām. Telefonu jau nebija, mēs uz ērģelēm atstājām zīmītes. Un tad es atstāju, piemēram, svētdienu dievkalpojumu laikā, es atstāju zīmītes uz ērģelēm. Trešdien mekos distene. Nē, sestdien, jo Silvija spēlēja svētdienās, es spēlēju ceturtdienās. Tāda mums bija, kā telefona. 82. gadā kāda mums telefona, 83. Kurā tur dienā mekos distene. Atnāks, un viņš atnāca. Es gribēju tikt no viena pielūdzēja vaļā. Un tad es dejoju ar viņu. Un visu laiku uz vienu stūru viņu man vēl. Jā, tā, lai tas redz, ka man jau ir cits. Ka viņam vairs nav ko darīt. Tad vēl tur bija visādi kaut kādi, par kuriem mēs nemaz nezinām. Un draudzība turpināja augt. Līdz kādā dienā, gadus vēlāk, Jānis izlēma, ka vajag apprecēties. Silvijas vienkārši, veni vidi vici, slavenais Jā, un tad, kad man palika 18 gadi, tad mēs vienreiz gājām pa ielu, rociņā saķāšies, un tu teici, davai precamies. Es teicu, davai. Un mēs aizgājām uzreiz uz Dākas. Lai arī sievastāvs nebija līdz galam apmierināts ar to, kā viss notika, abi bija laimīgi salauzājušies. Svinības ar mīlestību sarīkoja mājās, māte ar draudzenēm. Tika saicināti visi radi un draugi, un viņi kopīgi svinēja. Un tā vienā brīdī mums viņi visi apnika, un es šoferim teicu, duj, prom! Un mēs aizspēramies uz... Brauksim pār 7 tiltiem. Kāds nezinu, pizdīgs, jā. Un mēs nokļuvām Mežotnes pilī.
Kamēr Jānis Jelgavā mācījās kokapstrādes tehnoloģijas, viņš paralēli strādāja arī par klavieru skaņotāju. Jā, par klavieru skaņotāju strādāja, pelnīja naudu, jā. Jo, kad tēvs uzzināja, ka es gribu kļūt par ērģeļmeistaru, viņš ar mani pārtrauc diplomātiskās attiecības uz 2 gadiem. Un nedeva nekapēku. Nopelnīja pats kādu problēmu. Viņam šis darbs nelikās pietiekami prestižs. Viņš gribēja, lai dēls ar savu labo galvu iet kaut kur augstāk. Bet šis doma gājiens drīz vien mainījās, kad Jānis sāka parādīties dažādos laikrakstos. Mans dēls. Tad jau pēc tam viss bija labi. Tad nāca Ugāli un bērni. Visi uzauga tepat laukos, un tikai tagad sāk nākt gaismā bērnībā sadarītie nedarbi. Redziet, bērni auga normāli. Kāpa kokos. Dedzināja bērni. Dedzināja svecītes arī koka dobumā. Jā. Caurums. Tur tika dedzināta svecīte. Viņam Jā. šausmīgi patika. Svecīšu dedzināšana bija man. Un tad tas beidzās ar to, kad tas koks sāka grūzdēt. Vienreiz tas bija. Kamēr Jānis bija darbā vai komandējumos, Silvijai palika visi mājas darbi un bērni. Varētu teikt, ka viņa uzauga paša. Un kā Jānis pats teica, viņi būtu slikti vecāki pēc mūsdienu standartiem. Bet kādreiz neviens tik ļoti neuztraucās, un bērni neuzauga siltumnīcās. Bet atgriežoties mūsdienās, gribējām uzzināt vairāk par viņa ikdienu un uzņēmumu. Nu kā? Parastā diena, ikdiena. Parastā ikdiena ļoti garlaicīgi. Pieceļos, izdzer tēju, ej strādāt. Atnāk vakarā, ej gulēt. Tik vienkārši. Bet, protams, darbnīcā viss kaut kas no uzņēmēja darbība, visi, saprotiet, vai tā būtu ērģeļbūve, vai tas būtu kabats lakatiņu ražošana, jā, vai tā būtu sklandraušu cepšana. Visur ir viens tas pats. Tev ir darbinieki, par kuriem tu pirmkārt esi atbildīgs, jā. Tev ir uzņēmums, kas jāuztur, un tā tālāk, jā. Tā sistēma visur ir viena un tā pati. Saturs, protams, saturs ir katram citāds un savādāks, jā. Tas ir līdzīgi tā, kā jūs man jautājat, kāpēc ērģeles mēs pārbaudām, kāpēc žurnālistika, nu patīk, nu tāpēc, ka patīk, nu. Darbnīcā zem Jāņa strādā 6 cilvēki. Visi viņa paša apmācīti. Bet kas notiks vēlāk? Kurš pārņems šo stafeti? Eine gute Frage. That's a good question. Kā tas būtu franciski? C'est une bonne question. Oui. Kalniņš savā sfērā strādā jau 32 gadus. Saistībā ar ērģelēm ir apguvis un izdarījis daudz. Liela daļa no biznesa ir tieši Pirmās eksports. ērģeles uz Zviedriju aizslepējām 2000. gadā, un kopš tā laika Zviedrijā mums ir uzbūvēti 13 instrumenti, Somijā 4, Norvēģijā 3, Itālijā, Lietuvā. Latvijā mums ir 1 ērģeles un 4. Latvijā vairāk nodarbojas ar restaurāciju. Tā ir notikusi tādās vietās kā Ugāle, Ventspils, Puze, Ārlava, tepat šitā te Stende, Pope, Rauna, vakar Pāvilos tā bija. Zaļenieki, protams, jā. Bauska, Rīgā tagad Alberta baznīca, Sāpju Dievmātes baznīca, Rīgas Trīsvienības baznīca. Vēl Saldus Skrunda, protams, ir strādāts. Liepājas Trīsvienība vai 6 gadus kopu to instrumentu. Liepājas Luters, Jaunpils. Un tur es atvedu no Zviedrijas ērģeles uzstādīju. bet kur nu kurpnieks pats bez savām kurpēm. Attiecoties uz Kalniņu, viņa dzīvojamajā telpā var atrast vēl nepabeigtas viņa personīgās ērģeles. Blakus klavierēm, pie kurām ļoti iespējams ir spēlējis Alfrēds Kalniņš. Bet šodien pie tām spēlēja Karlīna. Kamēr mēs ar Līvu aplūkojām istabu, telpā bija vēl viens klavieris, jeb flīģeles, pie sienām gleznas, Silvijas un Jāņa portrets, daudz viet arī noliktas notas trompetei. Bet pēc šī jau bija laiks doties tālāk. Labi, paldies par pusdienām. Jā, paldies, Silvija. Pierunājām Jāni, lai viņš aizved mūs apskatīt arī klavieru pansionātu. Lai arī dzīvoju Ugālē visu mūžu, neesmu tajā bijusi. Tāpat kā darbnīcā pirms šīs dienas. Viņš tur stāv. Klavieru pansionāts, tā ir
burvīga liecība par zemo kultūras līmeni. Cilvēki met ārā klavierus. Es saku, kā jums bērni nespēlē? Mēs digitālās nopirkām. Tik tiešām, apbrīnojami skaisti instrumenti vienkārši aizmirsti šeit. Ik pa laikam kāds tiek izņemts ārā un salabots, bet tam nevienmēr ir laika vai līdzekļu. Vismaz esot tur, izdarījām vienu labu lietu. Saskaitījām visas klavierus. 26. Tur laikam 7. Jā. 31. Un vēl viens ir augšā 132. 132 klavieres. Nu, ja pieļausim kaut kādu kļūdu, 130 līdz 135. Jā. Un tās ir tie visi instrumenti, ko cilvēki ir principā izmetuši, ja? Liela daļa no viņiem, kā redzat, ir diezgan tādā, bēdīgā stāvoklī. Un tā tālāk, bet pēc būtības, ja? Izcili vienkārši instrumenti, ja? Viss, ko es varu pateikt, ja? Ja, viņi dzied visi instrumenti. Pēdējā pietura šajā dienā bija Jāņa otrs darbs. Viņa aicinājums – baznīca. Caur sakristi iegājām pašā baznīcā. Uzreiz sagaidīja vēsums un tāds kā miers. Bija dzirdama cita akustika un visas skaņas izmainījās. Varējām apskatīt slavenās ērģeles, uzzinājām vairāk, kā tās darbojas un cik tajās ir stabili. 1250, bet tas ir viss nesvarīgākais skaitlis attiecībā uz ērģelēm. Jā. Kas ir vissvarīgākais? Skaitlis. Jā, attiecībā uz ērģelēm. Reģistru skaits, tas jau ir kaut kas, kas vairāk ilustrē. Protams, arī baznīca neiztiks bez sava flīģeļa. Šitas ir tas flīģelis, ko uzkonstruēja tas sērsts īss. Tā kā viņš ir. Es Stonija ar visu zvaigznīti. Viss šis liekas tik nopietni, bet šī diena tik tiešām tāda nebija visā savā pilnībā. Mums sanāca arī pasmieties, Jānim sparot ārā savus jokus, staigājot pa darbnīcu. Man nav telefona, un tāpēc man nav Facebook konta. Tāpēc es eju pa ielu un visiem stāstu, ko es šodien darīju, kā es piecēlos, ko es ēdu, kāda man ir vēderizeja. Man jau ir 3 sekotāji, 2 policistu, 1 psihiatrs. Šermāri, tev 3 jaunas meitenes. Manuprāt, tev visas 3 neprecētas. Ko var izvēlēt? Vecs neglīts sakauts. Neprecētas taču visas, vai ne? Jā, aizņemts. To visu var izregulēt, aizņemt. Tas, ko nozīmē aizņemts? Kamēr nav precēti, tikmēr es to neskaitu. es piekrītu. Mēs jautājām, cik viņš pelna. Tā. Pie pusdienām Ja tev šodien darāms kāds darbs, atliec uz parītdienu, tā tu dabūsi 2 brīvdienas. Ja tev uznāk piepaši vēlēšanās strādāt, pasēd, pagaidi, varbūt pāries. Un ja tu redzi kādu atpūšamies, ej un palīdzi viņam. Tā tie fragmenti no laimīga cilvēka baušļiem. Cilvēks piedzimstot nomocījies un dzīvo, lai atpūstos. baznīcā arī uz manu rēķina. Kāds ķiķini vislāk? Viņa tā vienmēr ir darījusi. Visādi ķiķini. Viņa, kad bija maziņa, tad viņa ķiķināja. Jā. Ķiķināt. Viņam tāds raksturs. Viņš tāds ir. Es tāds ir dzīves un naudas. Viņš jau jums ir iemācījis Ugāles dialektu. Nē. Kāpēc ne? Tāpēc, kā aizbrauc uz Rīgu un pazūd viņš. Jā? Jā. Un tad tu sāc runāt literārā valodā. Iesim uz kafejnīcu, nevis iesēstu.
Atslēga. Milzīga baznīcas atslēga. Jā, tas ir tas stāsts, ka Rīgā pa tramvaju brauc tramvajs un pēkšņi sliedēm izskrien suns. Un, protams, ka vadītājs bremzē, ne jau suns, visi cilvēki krīt, viena dāma uzkrīt vienam kungam un iesaucās oho. Kungs saka, tas nav oho, tā ir baznīcas atslēga. Pēc šīs piedzīvojumiem garās dienas, nu pienāca laiks atvadīties. Jānis mūs aizveda uz manām mājām, kam sekoja steidzīgas atvadas. Jā, paldies par interviju. Labi, atā. Bija tiešām interesanti iepazīt, kas ir Jānis Kalniņš un kā viņš nonāca līdz tam, kas viņš ir šodien. Redzēt viņu ikdienas dzīvē, dzirdēt viņu viedokļus, arī iespējams viņu vairāk īpatnējos viedokļus, un redzēt viņu jokojot ar visiem kolēģiem. Šajā dienā tieši par to, kā viņam 3 meitenes sako visur līdzi. Tas esot sapnis vasaras naktī.